Šī ārkārtdomas sēde sasauta, kā jūs arī redzējāt, darba kārtība, gan arī lēmuma projekts, kā likums nosaka pievienots. Tad domāju, dosim vārdu ziņotājai, Kristiānai. Uzmanot iepriekš un pēc tam uzdot jautājumus. Gan iepirkuma komisijai, gan pārstāvību. Paldies, ka atradāt iespēju ierasties šodien. Varbūt es mazliet, kāpēc tieši šodien, kāpēc mums bija nepieciešams sasaukt ārkārtas sēdi, jo lēmumu par aizdevumu piešķiršanu pašvaldībām pieņem pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrols un pārraudzības padome. Un šai padomē sēdes ir parasti vienreiz mēnesī, un tā ir katru mēnešu 3. trešdiena. Un martā tātad tas ir 15. marts, kad ir kārtējā šī sēde, un šie dokumenti, lai šī sēdē izskatītu, ir jautājums, tad dokumentu iesniegšanas termiņš ir 1. marts. Līdz ar to mums vēl ir rītdiena, un 1. marts ieskaitot, lai sagatavotos dokumentus, iesniegt šai padomē, lai izskatītu jautājumu par aizdevumu piešķiršanu mums bērnvērstu būvniecībai. Un tā kā iepirkuma komisijas lēmums ir piekdienas pēcpusdienā pieņemts, sanāk, ka šī ir tā diena, kad jūs varat pieņemt savu lēmumu par aizņēmumu ņemšanu. Kā jūs redzat sagatavotajā lēmuma projektā, tad aizņēmuma mērķi pirmskolas izglītības iestādes ir baseina būvniecība. Aizņēmuma apmērs 5.941,71 €, kas ir tātad atbilstoši iepirkuma komisijas protokolam, kur ir izvērtēts pretendents, kuram tiek pieņemts lēmums no tiesības slēgt līgumu. Aizņēmuma izņemšanas laiks ir 2017. un 2018. gads, kas ir atbilstoši būvdarbu izpildes kalendāriem praktikam, un atmaksas termiņš 30 gadi. Un aizņēmuma pamats mums atmaksu sākt ar 2019. gadu. Varbūt tāda pamata informācija par šo. Šobrīd ar vienu tātad kredīta procenti ir 0, tad ir tikai apkalpošanas maksa 0,25% gadā no izņemtās aizdevumus. Paldies, Kristiāna. Es lūkšu iepirkuma komisijas priekšsēdētājai informēt to par iepirkumu visu šo procedūru tieši šim iepirkumam. Tātad 24. februārī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma rezultātu un par to, tātad ar kuru no pretendentiem būs slēdzams šis līgums par būvdarbu veikšanu. Uzvarētāji šajā iepirkumā ir Sijās konto būve. Bija 12 piedāvājumi. Protams, nekomentēšu šo piedāvājumu vērtēšanas gaitu, bet tika viens pretendents atzīts par neatbilstošu atlases prasībām, un trījiem pretendentiem tika koriģētas summas. Tīri matemātiski kļūdu labumu rezultātā tāmies, bet Sijās konto būve bija arī lētākais piedāvājums, piedāvātā cena bija viszemākā cena. Tātad tie, kuri neizgāja atlases prasības, šis pretendents nebija lētākais. Šajā summā, kas jums ir lēmuma projektā norādīta, ir ietverta arī finanšu rezerve, respektīvi tā summa, kura šobrīd ir pierēķināta kā iespējama papildus darba vērtība, bet kura šobrīd nav tās summas, kas sastāv tehniskā specifikācijas sastāvā esošo būvdarbu apjomu cenas. Tātad šī summa ir ar rezervi un arī ar pievienotās vērtības nodokli. Šī summa ir diezgan pamatīgi mazāka par plānoto līgumu summu, nopaļojot apmēram 1,200,000 lētāk nekā bija plānots, nekā bija projektētāji veikuši šos kontrolu tikvaru, un
19. gads, jo būvdarbu paredzētais izpildes termiņš ir gads un 3 mēneši. Tātad aptuveni pēc būvdarbu pabeigšanas arī nākamajā gadā, kad jāsāk kredīts ir apmaksāt. Ja droši vien jautājums par šī gada budžetu, tad Kristiāna izstāstīs, ja par šī gada budžetā nav pilna summa paredzēta, jo būvdarbi notiks arī 18. gadā. Šī summa ir sadalīta finanšu plūsmu attiecīgi veicamajiem darbiem, jo norēķins ar būvnieku noteiktu periodiem reizi 30 dienās, pieņemot padarītos darbus un apmaksājot šos padarītos darbus. Attiecīgi 2017. gadā tiks veikta tikai daļa no summas samaksas, līdz ar to arī kredīta resurs netiks izmantot pilnā. Jā, saskaņā ar plānoto darbu grafiku un finanšu plūsmu, ko pretendents ir iesniedzis, tie varētu būt apmēram 2,5 miljoni, kas varētu būt izmantot 2017. Vēl es gribu informēt, ka, protams, tā kā šis ir lielais konkurss, tad vēl ir 10 dienas no šodienas pretendentiem ir iespējas apstrīdēt šo iepirkumu rezultātu. Un pilnībā līgumu būs tiesības tikai tajā gadījumā, ka 10 dienu laikā viens no šiem pretendentiem nebūs iesniedzis sūdzību iepirkumu uzraudzības birojā. Protams, arī viens no šiem līguma noslēgšanas nosacījumiem ir aizdevuma apstiprināšana, saņemšana, jo tur nav iespējams parakstīt līgumu, nezinot, kā mēs varēsim samaksāt šiem pakalpojumiem, un mums būs šie kredīti resursi. Tādēļ arī domas nākamā jābūt pirms līguma slēgšanas, jo jābūt tādiem visiem priekšnosacījumiem varētu uzņemties šādas līgumas aizsardzības. Lūdzu, deputātiem jautājumu. Cik ir aprēķināts, ka visi tam ir 2500. 2500 parādās, jā? Ēkas platība tāda arī bija pieredze prasība pretendentiem, lai viņiem būtu pieredze vismaz 2 līdzīgu objektu būvdarbu veikšanā. Publiskajā ēkā ar kodu 126, vismaz 2500 kvadrātmetru. Būvniecības izmaksām kādās izmaksā, pirms ir kādās parasti grozās ar 1000 kaut, jā. Tur ir jāmaz Protams, ir visu, protams, jā. Baseins. Rosvišu mūsu ir Nē, es jums nepiekrītu, šis baseins nav tāda apjoma, kā jūs domājat. Tas ir neliels bērniem ar invaliditāti, ar īpašām vajadzībām, speciālās programmas ietvaros, lai varētu veikt bērnu rehabilitāciju. Šis nav tāda baseins. Ja mēs pieejam uztaisam 288 bērņu vietas, šeit ir 162 tikai, ja, par 3,4 miljoni, mums nopērkotā, ja, par savu naudu, viņi nevar priekšā to pasēju, viņi arī varbūt arī iet, kas vienāks veselīgāk, vai slimāk, tāpat saprotos, tā ir maņas protams, ka vienkārši ļoti dārgs nav ekonomiski pamatotas, saprotiet, nav ekonomiski pamatotas, tas ir dārgs visinās manās, kaut kas manēs ir jāpadīt. Es vienkārši kādu varētu uzvīt paspēju. Ja mēs runājam par Rīgo Pīrīgu, tad visiem mūsu blakus novadiem īstenībā ir viena izglītības iestāde ar basēnu, joma ir bērnās basēns. Tas nav basēns, kurā var peldēties pieaugušie un visi viņam noteiktas. Es neesmu cikām pēc dienas ir 80 centimetri. Tur nevarēsiet jūs pat kājas saslapināt, ir arī deputāti, visi, kas vēlēsies, tas ir bērnu basēns. Un bērnu basēns un rehabilitācija, tas ir tas, kas Ikšķils nomakai pilnīgi neatrisināts jautājums. Mūsu bērni iet uz drauto māju, tas basēns absolūti nav piemērots šiem bērniem. Un mēs šeit esam runājuši arī par to, ka mums ir jābūt izglītības iestādē, kura realizē tieši bērni ar speciālām vajadzībām. Mēs visu laiku no šiem bērniem esam kā aizvēruši acis un domājuši, mums ir nodā ir pietiekuši, un šiem bērniem ir nepieciešama kaut kāda palīdzība šiem notās Ikšķiliem uz vietas, lai vecākam, bērns vismaz līdz 7 gadu vecumam nav jābrauc kaut kur projām. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tas basēns ir. Un aizvien tā nauda ir svarīga. Un ja mēs runājam par cenām, tad no 12 piedāvājumi izvēlēties vislētāk, un manuprāt, ka tas ir, ja tirgus izpētē mēs parasti kādiem 3 jautājiem, tad es domāju, tas ir
tiešām ļoti liela izvēle mums ir bijusi. Mēs esam, teiksim, tā strādājuši godprātīgi, un arī nav mums saimnieciski izdevīgākais piedāvājums no 1. marta būs, ka mēs būtu teikuši, ka mēs neņēmām lētāko, mēs esam skatījušies uz kaut kādām ļoti, ļoti ekstrām, un mēs esam ņēmuši tiešām lētāko piedāvājumu, godīgi. Un pretendentam esam izvirzījuši tādas prasības, lai mums būtu droši, ka nav riski, ka šis ir pieredzējis būvnieks, ka viņam ir finanšu resursi, ka viņš nav maksāt nespējīgs, viņam ir atbilstoši certifikāti speciālisti pieredzi. Īstenībā, tu nekādas iekstus nav. Nē, tur nav nekādas Es jau nevaru uzlikt, pieņemsim, vajag, ka tās taisīt kempingus kaut kādus tur klāt. Jā, protams, ka būdīgs kāds tur 4 gabals, un tad nāc, visu. Jūs to projektu esat apskatījis? Es apskatījis, jā, redzēju. Tad jūs ļoti slikti esat orientējies, vai jūs no projektu kaut ko nesaprotiet. Tā ir vienota māja. Es pret aizņem to nav. Būvēt, tas jau nav. Liekas, ka arī lielais bērnās ir tieši tāds pats ar 4 kabatām. Tagad gribam sākt nokavēt, protams. Mēs lielam kredītos iekšā. Tas ir labi, ja? Protams, tas līdzos. Nedosim bērniem bērnās. Ir jābūt, bet tikai lētāk vajadzētu taisīt. Protams, lētāk būtu. Tas jau aizskājas, ja? Protams, aizgājas, jā. Aizstrādi ir aizgājas. Ciklakals, jā. 6 miljoni bija par dārgu, jā. Tad jums nevajadzēja nobalsīt, ka dārgi deputāti pret, protams. Un tagad viņi iespēja revanšīt, viņi vajag atbalstīt. Man ir precizējuši jautājumu. Cik es saprotu, ka šī ir runa tikai par bērndārbūvniecību, vai arī šeit tie neparedzētie, ko minējāt, ir infrastruktūra, kas ir nepieciešama bērndārzam, vai tā ir šajā summā, vai tam būs nepieciešams papildus finansējums? Ceļš kā infrastruktūra ir runa, ja mēs runājam par Lībiešu ielas, Mirkanā ielas pārbūvi un komunikāciju pievadīšanu jaunai izglītības iestādē, tad šodien 7. vakarā mēs varam vaļā otru iepirkumu, tas ir cits projekts. Šī bērndārza būvdarba ietvaros ir autostāvvietas, visu apkārtējā teritorijas, bērnu rotaļlaukumi, piebraucamais ceļš, autostāvvietas paralēli Lībiešu ielai ir tāda kabatas izbūve, vietu izbūve, žogs un tā teritorija, kas pat izglītības iestāžu teritorija, piedaļošo ielu, rekonstrukcija ir atsevišķi projekti. Aprīkojums, vērtās aprīkojums. Tātad viss aprīkojums, mēbeles, pilnīgi, protams, visi rotaļu elementi līdz gatavai izglītības iestādē, visām mēbelēm, visām virtuves iekārtām, visu. Respektīvi, teiksim, tā, mans jautājums bija par infrastruktūru, kas saistīta ar... Visas komunikācijas arī. Iekšējā. Iekšējās un ārējās komunikācijas. Apkure, ūdens, kanalizācija. Jā, tas ir šī līdzīguma. Tātad infrastruktūrā, tātad gāzes pieslēgšana, kanalizācija, ūdens pievadīšana, tas būs 7. vakarā. Tas atsevišķi komunikācija, varbūt izpildu direktors var izstāstīt, varbūt, ka elektrības pieslēgums jau šobrīd, tas ir atsevišķi jautājums, tas nav šobrīd. Es tāds tehniskas lietas, varbūt, kas nav informācijas. Nē, principā, ja tas ir, es uzskatu, komplekss risinājums. Nevar būt, teiksim, tā, ka, teiksim, būvniecības sāks, mums tā elektrība atrisināt. Tas ir kastīti jau ir mežā. Ir elektrības pieslēgums ir jau. Ja mēs runājam par gāzi, tad es saprotu, jūs var komentēt, kad ir vēl jābūt. Šajā summā, kā jau tika minējis, ir visas komunikācijas, kas saistīts ar bērndārza funkcionalitāti, bērndārza teritorijas robežās, kā teica izglītības iestādes robežās. Ārējie pieslēgumi, kas ir saistīti ar gāzes vadu, elektrību, tas jau kā tika minēts, šodien 7. tiek pēc vaļā otrs iepirkums, tur tiek labi iekārtot Lībiešu ielas, Irbenāju un Lībiešu ielas un Irbenāju brustojums. Jā, tur tiek gājēji iet uz Lībiešu ielas, tiek izbūvēta un pārcelt elektrību, lai varētu to iet izbūvēt, lai būtu droša pārvietošanās. Reizē Irbenā ielu līdz Austrietu minēt asfaltā un apraisīt. Līdz kurai ielai? Līdz Austrietu līmnieku, kas ir šādi? No Lībiešu ielas līdz
tālāk ar Tūkstnešiem tā saucās Irvinā iela. Un pašvaldības daļa ir līdz Augstietu līnijai. Un tā arī tiek izbūvēta un nosvaltēta un reizē ir stāvietas. Apstākļu līnijas arī šobrīd nav. Orientieru nosauc. Stiga ir. Lūdzu, vēl jautājumu deputātiem. Es saprotu, ka tā ir tā pats summa, par ko mēs runājam, kad apstiprinājam budžetu. Mēs taču tā kā balsojam. Vēl es Kristiānai lūgtu paskaidrot par tiem 300 000, kādā veidā ir plānoti. Tā naudiņa, ko mēs kā valsts dotācija šim projektam. Jā, šobrīd lēmuma projektā ir pilnā summa, kas ir būvniecībai paredzēta saskaņā ar pretendenta. Tā kā mums ir šī mērķdotācija no valsts budžeta šie 300 000, ko mēs arī varam izmantot bērndārs būvniecībai, tad saskaņā ar šobrīd jau veiktajiem maksājumiem tāda daļa tiks novirzīta bērndārs būvprojektu atmaksāšanai, ekspertīzes, autoru uzraudzībai un, ja būs kādi citi neplānoti izdevumi. Līdz ar to es domāju, ka mēs šo summu visu neizņemsim, to, kas mums ir, un mums būs arī, bet šobrīd tā kā mēs nevaram precīzi pateikt, kāds vēl izdevumi mums var būt, lai mēs precīzi noņemtu šos atlikušo summu no tiem 300 000. Tāpēc mēs pieņemam lēmumu par pilnu summu, bet tas korģēsies tātad procesā un arī šo summu mēs tad varēsim precīzi. Un par šiem 300 000 ir noslēgts līgums. Jā, ar vicēs. Tā kā tā nauda ir. Jā, un tad atbildot uz galvas jautājumu, tad šī gada budžetā paliek tā pati nelaimīga summa, ko apstiprināja, bet šis kredīta pieprasījuma lēmums ir par visu būvniecības summu, ieskaitot 800 gadu. Jā. Lūdzu, vēl deputātiem jautājumu, kas nav skaidrs. Paldies deputātiem par uzdotiem jautājumiem, ziņotājiem. Tad es lūkšu balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu pirmskolas izglītības iestādes ar vasarā būvniecībai Irvinā ielā 2, Ikšķilē, Ikšķilas novadā. Lūdzu, deputāts izteikt viedoklis balsojot, kas par šo sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret? Atturās. Es gribu ierakstīt pretī, kāpēc es esmu pret to, ka šī sadārdzinājums, kas ir, nav sadārdzinājums, es nepiekrītu šīm tik augstais sadārdzinājums būvniecībai. Nesapratu to jūs domu. Kas tur sadarbina? Kas tur ir iekšā? Kas tur ir? Konkrēti. Kāpēc man var jāpasaka? Kāpēc ir dzirdēt? Kas tur konkrēti sadarbinās? Ir kā ir, kura būvniecība ir saistīta ar kaut kā? Es jau prasīju, ka šī ir tikai viena sadaļa, bet būvniecība nāks klāt, par ko mēs varam darīt. Es domāju, tas, kas ir pozitīvais, vienkārši no pieredzes, ir, ka viens ir uzcēlts bērnās, ka viņš ir pilnīgi tukšs un aplikot pēc tam. Man liekas, ka šī doma, ka viņš ir līdz galam un gatavs, ka tas ir vislabākais variants. Jo es esmu divas reizes gājis caur tam, kad ir tukša māja, pēc tam ir jāaplīko. Un ņemot vērā mūsdienu šo smago iepirkumu sistēmu, kāda viņi ir, tad arī viss pārējais iet savu iepirkumu, un tas neiet ar viegli. Tad labāk ir, ka vienu reizi ir viss kārtībā, tā māja ir tāda, ka viņā iet iekšā un uzreiz viss ir kārtībā. Nu, šajā gadījumā vienmēr ir kad rauz gādīgi vaļā. Nu, saprotiet, tad sadārdinājumi būs 3 reizes lielāk. Katrā ziņā dotajā brīdī būvniecība atkal atsākās. Mēs esam jau nokavējuši, mums vajadzēja cik gadus atpakaļ. Tad viņš būtu vērtāks pieņem. Es vēl arī tādu nelielu komentāru. Tas nav viens šīs iepirkums, par ko mēs tikko nobalsojām, kā dzirdējām. Šovakar ir šī te komunikācijas un viss tie apiekārtošanas puse iela, jā, bet vēl jau ir, kā Kristiānis stāstīja, ir autoru uzraudzība, būvuzraudzība. Tas ļoti sarežģīts komplekss, ja šādam te objektam. Un
Un par to dārzību vai par tām iespējamām blēdībām, lai katram paliek pēc savas sabojātās fantāzijas, tas ir, jā, bet es gribu teikt paldies visiem administrācijas arī pašvaldības darbiniekiem par to darbu, ja, ko arī tagad viņi veica, ja, šis iepirkums visi sakārtots gada laikā, un tas ir ļoti labs rezultāts. Es gribu pateikt lielu paldies viņiem, un reizē arī pateikt paldies tiem deputātiem, kas atrada laiku, un vienmēr ir atbalstījuši šajā, teiksim, periodā visus šos projektus. Tas ir viennozīmīgi tā ir uzdrīkstēšanās un arī savā ziņā tāda drošums, ja, tiem, kam tā duša ir bišķiņa savādāka, ja, lai paliek katrs pie sava viedokļa. Jo demokrātijā, cik es saprotu, var arī domāt un lemt un darīt kā arī paši domā. Bet šie te argumenti, es nesadzirdēju tos argumentus, kā saka, pret, un ja viennozīmīgi ir 5 miljoni jāatrod no tiešā pašvaldības budžeta, tas vienkārši nav iespējams, jo budžets pats par sevi ir 10 miljoni liels, un pārējās visas tās vajadzības, kādas mums ir novadā, kur mēs arī, arī novirzam šos te budžetu līdzekļus, ir tur, kur novirzam. Bet vēl viena lieta saistība ar izglītību, ar šo te nodrošinājumu mūsu vecākiem, tas ir parāds, un pagājušajā nedēļā, ja jūs dzirdējāt, ir viens vīriņš Latvijā, kas arī demogrāfs, un šos pateicis, jūs lasījāt valdē, ja? Man vispār, kā saka, motivācijas. Tās pašvaldības tiesā, kas nenodrošina šo iespēju bērniem. Tikai es stipri šaubos, vai ņemot vērā mūsu likumdošanu, tas nav iespējams, tas ir dotajā brīdī, pašvaldību vēlēšanām tāds skaists populisms droši vien, jo kaut kur jau ir tomēr arī vecāka atbildība, bet tas, ka mēs tā kā nepalīdzam vecākiem, tas nav tas labākais. Jo patreiz ļoti liela ažiotāža. Nepārtraukti vecāki zvana un vismaz vai pieprasa, viss jūs dzirdējāt, nav pienākā. Es nezinu kā pašvaldību, bet man ir vismaz 2-3 zvani kopš šī te gudrā cilvēka runas jau, kas zvana. Es, protams, saku, ziniet, jums par to jāinteresējās pašvaldībām, un tās ļoti lietas ceļš ir. Es rindu neredzu, bet es zinu arī, ko es mazinu. Ja mēs tā runājam, vai tā ir atkārt runāt? Mēs esam tā, kā dārgi sabūvējuši. Tīnuši bērnu dārsts, kas uzbēs, ka 2 miljoni kopā mums izmaksāja. Galā tās visās nekonstrukcijas. Mums dubultojāt, pat trīskāršojāt. 700 labi tūkstots vēl. Lai logini mums apgalvotu, ja jums jābūt arī tai analīzē, vai tiešām arī būtu ticami. Jūs ar kodols nedzirdat, jūs tikai aklos redzat. Kā lai tas viņa sakārtošana iespēja projektā iekšā, ja tur būtu kaut kāda cūkūta bijusi, kā tur kliņķi varēja pielikt. Jā. Ko jūs stāstiet? Tā ir vidas sakārtošana arī, kad ir ļoti līdzi. Ja kāds mums atdotu kaut kādus summas, 0% aizlabāt,